Kādā vietā dzīvojuši divi brāļi. Viens bagāts, otrs nabags. Reiz nabagais brālis gājis pie bagātā lūgt miltus. Ko maizi cept? Bagātais saslaucījis putekļus klētī un tos iedevis par miltiem. Nabagais no putekļiem izcepis baltu, jo baltu, un vienu kukulīti aiznesis arī savam brālim. Tas atbildējis: Man tādi maizes kukulīši nav vajadzīgi. Aiznesi pašām vēlnām. Neko darīt. Kukulītis jānes vēlnam. Pa ceļu ejot, nabagais brālis satiek vecu vīriņu, kurš teica: Vēlni ar prieku saņems maizes kukulīti. Tik lūdz, lai viņi tev atļauj pirkstu iemērcēt verdoša ūdens katlā. Nabagais brālis nogājis pie elles vārtiem, kur saticis vēlnu ar 3 galvām. Pirmā galva jautājusi: Cilvēks, ko tu vēlies? Gribu pārdot šo maizes kukulīti. Brālis atbildējis: Cik maksā maize? Jautājusi otrā galva. Ar maizi vēlos savu pirkstu iemērcēt jūsu verdoša ūdens katlā. Nabagais brālis atbild: Tas ļauts. Teikusi trešā galva. Velns saņēmis maizes kukulīti, nabagais brālis iemērcējis pirkstu verdošā katlā, bet tavi brīnumi. Pie pirksta pielīp zelta stienīte. Nabagais brālis steidzas uz māju, nogriež zelta stienīti, bet kā gabaliņu nogriež, te tūlīt jauna stienīte tanī vietā. Piegriezis māju pilnu ar zeltu, bet pirkstu no zelta stienītes nekad nevarējis atbrīvot. Nu, nabagais brālis palicis bagātāks par savu bagāto brāli.